Nu, forši, prieks jūs redzēt, prieks atkal stāstīt par šo Travorium kompāniju un mazliet pirms mēs ķersimies klāt šai oficiālajai prezentācijai, jo tomēr ir jāzina mazliet, kas ir vispār Travoriums, no kurienes viņi nāk, cik viņi ir uzticami šī kompānija, cik ir droši ar viņu ceļot, cik droši ir ar viņu sadarboties, tad ir vērts uzzināt kaut kādus faktus, un tos es arī sākumā zūmā mazliet pastāstīšu. Pirms tam es gribu teikt tā, par sevi mazliet ieskicēt. Vienmēr esmu teicis to, ka es esmu aizrautīgs ceļotājs. Ja es ceļoju līdz šim par savu naudu, šeit es uzsveru par savu naudu, savu sakrāto naudu, parasti mēs samaksājam šos naudu tūru operatoriem. Tas bieži vien ir uz ģimeni nemazāk kā 2,5–3 tūkstoši, ja mēs gribam aizbraukt kaut kur 7 dienām ar visiem lidojumiem, ar visiem ēdināšanām. Tad tāpatās arī patiesībā, ja brauc kādi 2 vai 3 cilvēki, ja bez kaut kādiem tūru operatoriem, paši mēs organizējam šos ceļojumus, mums tāpat grozamies kā gribam, 1000, 1500 tās summas sanāk par vienu to braucienu. Un tad, attiecīgi, es esmu uzdūries šāda veida platformai, jeb kompānijai, kura man pirmkārt jau samazinās šīs izmaksas, un papildus viņa kā vēl vienu bonusu, jo principā tā ceļošana tas ir tāds kā produkts, ar ko mēs varam šādā veidā stāstīt, runāt cilvēkiem, pastāstīt, ka, hei, re, kur es tev varu palīdzēt ietaupīt ceļojumus, ja? Mēs tā kā dalāmies ar šo informāciju, un par to kompānija mums vēl arī saka, forši, tu mūs pareklamē, tu esi mūsu kā tāda reklāma, mēs tev piedāvāsim arī kompensācijas plānu, tātad iespēju papildināt savus ienākumus ar pasīvo peļņu. Un tātad šos abus divus faktus apvienojot, man patīk ceļot, man patīk pelnīt, es šeit šo varu apvienot. Tāpēc arī ir tas, ko es gribu šodien jums nodot, parādīt, kā tas viss izskatās, kā tas izskatās no klientu puses, jo jūs varat būt arī šeit Travorium vienkārši klienti. Kā piemērs, mēs katru mēnesi, ja mēs kaut kur ieplānojam novembrī doties ceļot, mēs tāpatās atliekam kaut kādu summiņu savam topošajam ceļojumam, un tad, kad pienāk šis konkrētais mēnesis, kad tam tūroperatoram vai pašu ceļojumam ir jāsamaksā, vai lidmašīnas biļetes mēs arī maksājam, teiksim, mēneša maksā ar Baltikam, forši var sadalīt, ja to mēneša maksu, mēs tad vienkārši arī darām to pašu procesu. Šeit ir līdzīgs process, to es iešu cauri parādīšu, un jūs varat šo platformu izmantot kā klienti. Vienkārši uzkrājot savu, kā saka, šo te iekšējo naudu un pēc tam samainīt pret foršiem, labiem turisma galamērķiem ar lielām atlaidēm. Bet otra puse parādīšu arī to, ka jūs varat šeit ne tikai uzkrāt savu naudu, bet principā jūs varat arī sākt pelnīt no kompānijas savu naudu pat neieguldot. Tātad jūs joprojām turpināsiet ceļot, jūs joprojām turpināsiet saņemt pasīvos ienākumus. Kāda te būs? Stāstīšu visu prezentācijas laikā. Mazs intro. Tas ir tas, par ko un kāpēc es vispār gribu jūs informēt un kāpēc es esmu gatavs jums nodot šo foršo informāciju. Dalos ar ekrānu. Es esmu paralēli uzlicis arī TikTok live šobrīd. Un pagājušajā reizē man internets gan baigi negribēja sadalīties, bet šoreiz es atļaušu viņam sadalīties. Tā, es noņemšu nost talking head. Vai šādi mēs varam... Nē, es noņemšu nost, lai mūsu tad ierakstā varbūt tad īsti neredz. Tātad, respektīvi, kas ir Travoriums? Kā pats Travoriums saka, tātad jūs ceļosiet vairāk, jūs ceļosiet labāk, jūs ceļosiet lētāk. Un kā to visu panākt, to jūs visu redzēsiet arī prezentācijas laikā. Mazliet par Travoriumu, lai jūs saprotat, no kurienes tas vējš pūš, kas šis ir par uzņēmumu. Travoriums ir dibināts Amerikā, un šis ir uzņēmums, kuru ir iespēja izmantot vairāk kā 60 valstīs, dažādos kontinentos. Tātad tas nozīmē, ka šo pakalpojumu jūs varat nevis vienā konkrētā kontinentā izmantot, ja, vai valstīs pāris tikai, bet principā visā pasaulē. Uzņēmuma dibinātājs ir Davids Hārts ar savu sievu, tātad amerikāņi, un viņu galvenais birojs atrodas šajā Kalifornijā. Tāpat arī ir pieejams supports un fizisks office, jeb atbalstu lauku kabinets Madridē, Spānijā. Tas ir tiem, kas ir šeit Eiropā vairāk, un tiem, kas ir vairāk uz rietumiem, visas Āzijas valsts, visas rietumu valsts, tad ir arī oficiāls office Kazahstānā. Šis uzņēmums vairāk vai mazāk specializējas uz klientu piesaisti. Tāpēc es arī par šo stāstīšu, ko tas nozīmē, ka uz klientu piesaisti. Tas ir tā, kā es šobrīd ar jums runāju, es ar jums šobrīd stāstu, tas pats es arī daru, piemēram, ar saviem draugiem.
Es viņiem izstāstu par šo uzņēmumu, tā ir mana sava veida reklāma. Es šādā veidā reklamēju Travoriumus un piesaistu šos klientus Travorium kompānijai, bet par to es dabūnu atalgojumu, un jūs par to dabūnat atalgojumu, un jūs par to dabūnat ceļojumus, un es par to dabūnu ceļojumus. Attiecīgi, kā tas viss notiek, tas arī būs prezentācijas laikā iespēja redzēt. Protams, nav mazsvarīgi, ka šī ir pelnoša. Šis ir pelnošs uzņēmums, un kopš 2013. gada viņi atvērās tikai šķiet, ja nemaldos, Amerikā, un no 2019. gada parādījās arī tuvāk mūsu platuma grādiem. Tātad viņa ir licencēta, viņai ir licence gan Āzijā, gan Amerikas valstīs, gan Eiropas valstīs. Tātad organizēt šos. Nu, negluži neorganizēt, bet pārdot šos braucienus un galamērķus. Jā, tātad, kas ir tas, ko Travoriums piedāvā, jeb kādas ir Travoriuma priekšrocības? Tajā brīdī, kad jūs kļūstat par turisma partneri, jūs varat saņemt kā minimums 2 atpūtas galamērķus, esot šīs kompānijas partneris. Kā tas notiek, arī to es visu stāstīšu. Jūs pelnat turismu punktus, kā veidojas turismu punkti. To es rādīšu visu prezentācijas laikā, un šos uzkrātos turismu punktus jūs apmaināt pret saviem turismu galamērķiem. Starp citu, šodien ekskluzīvi es parādīšu vienu svaigu video no savas mentoras, kur viņa atsūtīja, ka viņi ir uzkrājusi tik daudz šos turismu punktus, un tas ir tikai 4 mēnešos. Un viņi var apmainīt savu turismu galamērķi 2 cilvēkiem, 3 cilvēkiem, pilnībā bez maksas, nemaksājot 7 naktis par šo viesnīcu, bet samaksājot tikai turismu nodokli, kas ir katrā valstī. Mums ir jāsamaksā turisma nodoklis. Tas vienkārši tāds pasaules likums ir. Lūk, un tad ir vēl tādas foršas platformas, kuras es rādīšu, kurā jūs varat rezervēt ceļojumus kaut vai tūlīt pat uz doto mirkli. Jūs varat rezervēt tur lidmašīnas biļetes, jūs varat rezervēt tur autonomus, jūs varat rezervēt vēl dažādas lietas un saņemt par to atpakaļ 3% cashback. Bet papildus tam jūs vēl ietaupīsiet līdz pat 60%. Kā tas viss izskatās, arī parādīšu. Un jūs varat veidot biznesu, tas ir tas, ko es arī mazliet sākumā ieskicēju, ka jūs varat principā strādāt no jebkuras vietas pasaulē un darīt to 24/7, bet kas ir forši? Tagad es mazliet atkāpšos no Travorium, padalīšos ar savu pieredzi šāda veida darbošanās jomā, kad es arī strādāju no mājām. Manas iepriekšējās pieredzes tīkla mārketingā ir vairāk par tādu kā, piemēram, produktu, ko mēs izmantojam ikdienā. Tās kaut kādas sadzīves lietas, tās kaut kādas uzturbagātinātāja lietas. Ja? Es esmu šādas lietas pārdevis. Tas nav nekāds baigais noslēpums. Visi forši produkti ir bijuši kvalitatīvi, bet man katru mēnesi ir jāveic savs apgrozījums. Man jāveic katru reizi savs apgrozījums. Es saņemu tikai kaut kādu komisiju no tā, ko es pārdodu. Šeit plus ir tas, ka es varu neveidot savu kaut kādu apgrozījumu. Man ir vienkārši viens konkrēts nosacījums, kas ir jāizpilda, kas ir jānodrošina, bet man kompānija par to tāpatās maksās katru dienu noteiktu summu. Tas tāds mazs ieskicējums, bet es parādīšu, kā tas viss izskatās pēc tam, kad mēs tiksim pie mārketinga plāna un pie tās sadaļas, kurā jūs varat kļūt arī par šīs kompānijas partneri, ne tikai klienti. Ja jūs esat kā klients, turpinām tālāk. Ko piedāvā šī kompānija? Kādus pakalpojumus? Jūs varat tātad rezervēt kurortus, jūs varat rezervēt viesnīcas, kruīzes, autonomus, parkus, ekskursijas, aktivitātes un dažādas izklaides. Sāksim mēs ar tagad platformām, kuras piedāvā Travoriums tajā brīdī, kad jūs kļūstat par viņu partneriem. Un sāksim ar pirmo, kas ir, jūs varat pierakstīt, tas ir Travelsite. Travelsite ir sadarbības platforma, kurā jūs varat rezervēt viesnīcas, autonomas, aktivitātes, kruīzes un dažādas izklaides, par kurām mēs līdās arī klātienē iesim cauri un parādīšu arī pāris salīdzinājumus, lai jums būtu priekšstats. Un šī platforma strādā līdzīgi analogs kā Bookings. Tātad jūs varat vienkārši kaut vai tūlīt pat iet un norezervēt sev vēlamo viesnīcu, vai ja jūs esat, piemēram, ļoti biežs ceļotājs, jums, piemēram, lidmašīnas biļetes ir apmaksātas, vai ņemsim kā piemēram, varbūt jūs esat vispār komandējumā un jums ir apmaksātas viesnīcas. Tātad jūs varat šajā saitā, šajā platformā rezervēt automašīnu, piemēram, par labākām cenām nekā tās ir pieejamas Bookingā. Arī to mēs visu paskatīsimies. Es uzreiz ķeršos klāt. Sākumā es parādīšu kā dažus piemērus. Ja? Tātad, lūk, ir šāda te nevis aplikācija, bet platforma kā Expedia. Ja, tas ir ļoti līdzīgs, kas ir Bookings, bet es pieņemu, ka tas ir kaut kur Amerikā. Jāpaskatās vispār, kur tas atrodas. Bet, respektīvi, šis ir stāsts par to, ka jums, piemēram, tāpat viesnīca Expedia maksā 4463, Travoriums jums piedāvās par 2320
6. Ir vēl piemēri, piemēram, tad, ja jūs esat kaut kādu veidu cashback jau uzkrājuši, jums, piemēram, šī viesnīca, kas Expedia, piemēram, maksā 293, Bookingā 277, jūs viņu varat dabūt par $15. Kā veidojas tas cashbacks? Tūlīt es arī stāstu. Šeit ir vēl viens piemērs, ko jūs varat tikmēr paskatīties, bet cashbacks veidojas tātad šādi. Travel saitā jūs iegādājaties savus ceļojuma galamērķus ar savu personīgo naudu. Šeit nav runa par turismu ballēm, par kurām es tur sākumā ieminējos, vai par kaut kādu mēnešu maksu. Nē, šis ir vienkārši jūs tiekat pie šādas ekskluzīvas platformas, kurā būs līdz 50 līdz 60% atlaides par jūsu galamērķiem vai izklaidēm. Bet jūs par katru savu kredītkartes iztērēto summu dabūsiet 3% punktu veidā atpakaļ, kas nozīmē, lūk, šis gadījums. Ja, piemēram, jums jau pēc kaut kāda laika ir uzkrāta noteikti punktu skaits, jūs to viesnīcu varat dabūt par $15, tāpēc, ka jūs vienkārši dabūjāt, jūs izmantojat vienkārši šos cashback punktus, samazinot šo summu. Tātad, kā tas viss izskatās dzīvē? Ejam, skatāmies, es taisīšu vaļā savu ofisu. Šitā ir pēdējā dziesma, kas man ļoti patīk. Kas atkāp mazliet no biznesa. Šodien atklāju. Okay, tā, es esmu atvēris savu ofisu. Tātad šajā ofisā ir ļoti daudz informācijas, bet es parādīšu tās galvenās platformas. Tātad šeit membership services. Ja? Tātad travel site, lūk, ir tas travel sites, par ko mēs runājām, un es pie reizes atvēršu arī bookingu, lai mums ir ar ko salīdzināt. Izvēlēsimies kaut kādus random piedāvājumus, es pat nezinu ko, bet tūlīt tās kaut ko izdomāsim. Varbūt jums, ja ir vēlme, jūs varat čatā ierakstīt, ko jūs gribat salīdzināt, mēs varam tūlīt pat arī salīdzināt izmaksas un kaut kādas dienas, ja jums kaut kur ir plānots kaut kur doties. Tas vispār būtu forši. Bet, piemēram, kamēr jūs šo te rakstāt, tad es parādu. Šeit šī Travorium travel site sadaļa, ja platforma ir sadarbības platforma. Šeit jūs iepērkaties tikai ar savu naudu, šeit jūs iepērkaties tikai, principā, ar savu kredītkarti. Šeit nav nekādi mēnešu maksājumi, te nav nekas jāuzkrāja, te jūs izmantojat savu naudu un apakaļ dabūnat cashback, jeb punktus, kurus jūs pēc tam izmainīsiet. Es parādīšu. Tātad te jūs varat viesnīcas, te jūs varat lidmašīnas biļetes. Lidmašīnas biļetes šeit strādā līdzīgi kā Skyscanner. Ir viena platforma, kur apkopo vairākas lidmašīnas biļetes. Tad jūs varat autonomu, tad jūs varat kruīzes, un tad jūs varat arī aktivitātes dažādas. Ja? Aktivitātes tas ir ekskursijas konkrētā vietā. Paņemsim kā piemēru Barcelonu. Kamēr jūs man neesat ierakstījuši nevienu piemēru, man uzreiz forši patīk vienu viesnīcu salīdzināt. Tas tāds labs piemērs. Protams, jūs varat pēc tam daudzīties un spēlēties un skatīties dažādas šīs te viesnīcas, dažādas piedāvājumus, bet es parādīšu kā vienu piemēru, ko es esmu jau iepriekšējās reizēs rādījis. Laikam būs arī kādreiz jāpamaina priekš sevis citādi, lai man būtu interesanti arī apskatīt kādas viesnīcas, lai gan es esmu šeit ļoti daudz ko pārbaudījis. Lūk, skatīsimies Tembo viesnīcu, tāpēc, ka Tembo viesnīca ir tā, kas man riktīgi patīk. Man jau palicis šeit no 20. līdz 24. februārim. Kāpēc es rādu tieši šo Tembo viesnīcu? Es varētu parādīt jebkuru no šīm viesnīcām. Vienkārši man bija viens partneris, kurš joprojām ir partneris topošais. Viņa arī cilvēkam interesēja. Viņa saka, Klau, man ir cilvēks, kas grib ņemt viesnīcu. Tieši šo Tembo Barcelonā. Es saku, ok, super, es paskatīšos. Tātad es uzspiežu uz Tembo viesnīcu, tikmēr, kamēr mēs meklējam Tembo viesnīcu arī šeit. Tembo viesnīca Barcelona. Mēs ieliekam datums 20. līdz 24. februāris. Es apsolos uz nākošiem zūmiem, sagatavošu nākamo kādu viesnīcu. Vai arī jau būs, kā saka, aptaujas rezultātā 2 cilvēki bez bērniem. Mēs meklējam šo piedāvājumu, skatāmies, ko mums piedāvā Travoriums. Tagad es esmu atgriezies, lūk, Travorium savā ofisā, Travel Site platformā. Ja mēs skatāmies uz šo piedāvājumu, ļoti skaisti viesnīca, mēs dabūjam šo numuriņu par 458,99. Nu, tas ir tas suite numuriņš, piemēram, ja. Bookings arī parādīs uzreiz pirmo lētāko pieejamo numuriņu. Tātad $458, bet iztērējot savus $458, es nopelnīšu 1314 punktus, kas nozīmē, ka nākamreiz, kad es pirkšu, piemēram, vai es gribēšu paildzināt savu palikšanu un atkal paņemt 5 dienas, man tas numuriņš izmaksās jau iespējams €200. Ja? Jo es būšu uzkrājis savus cashbacks, es varēšu samainīt. Šobrīd man nav reāli ko parādīt, kā tas notiek šeit, šajā punktu sistēmā.
Jo es neesmu šo vēl izmantojis, es neesmu vēl rezervējis, bet mana mentora šo izmantoja savā pirmajā mēnesī, un tas, ko viņa apgalvo, tātad šis ir līdzīgi kā bookings. Jums iedod automātisku apstiprinājumu, jūs aizbraucat uz to viesnīcu, jūs parādat savu rezervācijas numuru, un viss ir tīrs un viss strādā. Tikai jums paliek vēl cashbacks, ko jūs varat izmantot tām pašām, piemēram, aktivitātēm vai autonomu rezervēt. Ko mēs apskatīsim arī salīdzinājums. Skatāmies, tātad, ja es parādu jums 458,99 maksā šajā travel saitā, tad bookingā šobrīd tā viesnīca viņa mainās katru dienu. Es tiešām pirmdien, kad es vadīju, tur bija 600 eiro. Un šeit arī bija bišķi mazāk. Šeit bija kaut kā 430, ja nemaldos. Protams, tās cenas staigā, bet lūk, kāda ir atšķirība? Reāla fiziska atšķirība, ko jūs redzat šobrīd, tas, ko es jums rādu. 458 jūs varat dabūt tūlīt pat uzreiz nopērkot Travorium saitā, Travel saitā, respektīvi Travel saitā, kas ir sadarbības platforma. Šeit, kā mēs esam pieraduši, mēs vienmēr, ja mēs kaut kur dodamies, mēs varam vaļā booking, forši bookings man iedos 10% atlaidi, tāpēc, ka es esmu tur kaut kāds sasniedzis membership. Jā, bet īstenībā mēs nezinājām līdz šim, ka tāds travel saits, jeb Travoriums var piedāvāt krietni lētāku summu. Tātad šeit jūs ietaupat principā praktiski gandrīz uz pusi lētāk. Ja? Kas ir vēl ieguvums šīm travel saitam? Tātad es jums šeit parādīju kā salīdzinājumu. Ja, piemēram, mēs skatāmies car rentals, ja, tātad autonomas, arī paņemsim to pašu Barcelonu. Es esmu tagad tur tajā 20. februārī atbraucis, man tagad vajag mašīnu. Tikmēr es arī paskatīšos šeit Travoriumā. Arī man šeit ir Barcelona 20. līdz 24. februāris. Arī man ir nepieciešama mašīna. Skatāmies, ko mums bookings piedāvās. $22, vai tas ir 22 eiro. Liekas, ok, nu nav jau nemaz tik traki, vai ne? Ja mēs tā padomājam, 5 dienas, 22 eiro. Nu, uz dienu, cik mums tur aiziet, gandrīz 4,5 eiro. Nu, forši pa mašīnu paņemt. It kā arī tur lētāk kaut kāda starpība, galvenais, ka viņi ripo. Skatāmies Travoriumā. Nē, tomēr es varu paņemt pa 7,32. Un joprojām dabūt vēl 23 cashback punktus atpakaļ, kurus es varēšu izmantot pēc tam. Ja? Tātad reāli šīs cenas, protams, ir uzrādītas par mašīnas nomu. Atcerieties vienmēr, ka jūs rezervējat arī bookingā. Tā ir. Man ir bijis tā Maltā. Jā, super, samaksā 50 eiro par mašīnu uz 7 dienām. Nu, tik iešu pakaļ tai mašīnai. Ja man tur prasa par insurance 1,500 rezervēt, man tur prasa kredītkarti, beigās man nekā nav līdzi, tāpēc, kad man likās, ka es esmu jau samaksājis visu. Nu, tad tā bija mana pieredze, kad es vienkārši zaudēju šo naudu. Bet šīs summas ir par reālu fizisku mašīnu. Tātad šis ir bookings un šis ir Travoriums. Nu, mašīnas ļoti līdzīgas. Te jūs varat izvēlēties, ja? Katrā ziņā paņem sūdu pa $9, pa 9 eiro. Tā, nākamais, ko es vēl gribu parādīt šajā travel saitā, ja jūs esat uz vietas, piemēram, jūs zinat, ka jūs tagad esat šajā Barcelonā, šīs ir 5 dienas, un kaut ko gribat padarīt. Jūs bieži vien, kad esat kādā svešā valstī, jūs noteikti paskatieties tā. Emīl, Jā? kā tu vari parādīt, ka ļopenēm kādas cenas ir? Nu, lidmašīnām. Lidmašīnām cenas nav ar atlaidēm, tāpēc, ka lidmašīnas nav. Šeit vienīgais, ko tu vari dabūt, ir cashback atpakaļ par lidmašīnām. Bet es parādīšu tādu, piemēram, from Rekurix to Barcelona. Es esmu jau uzlicis, lai ātri viņš parāda, bet es tikmēr pastāstīšu. Lidmašīnas ir līdzīgi kā birža. Viņām cenas mainās, viņas reti, kad sadarbojas ar kādām lielākām ar citām platformām. Viņām ir savas summas, viņas tāpat biznesa, kas ļoti labi pelna. Pastāv iespēja, ka tu vari atrast kādu. Es pēc tam arī stāstīšu, kā es, piemēram, izvēlos ceļojumus. Nevis es tagad, man datums ir tāds un tāds pieejams, ja? Es gribu tagad aizbraukt uz turieni. Skatos biļetes, bļāviens, baigi dārgi maksā tās biļetes uz to konkrēto valsti. Es darīšu sekojoši. Es skatos tā, biļetes man rekur, piemēram, Ķirsītī vai kaut kur citur, vai Reinārā, vai kur es varu dabūt par šitā naudu. Super. Iet Travoriumā, skatos, forši, es te varu aizbraukt tajā brīdī uz to pa 100 eiro visu ģimeni, piemēram. Ja? Tā kā redz, te, piemēram, es ieliku, kā viens adults Rīga, Barcelona, 20. tur, 20. atpakaļ. Man piedāvā, lūk, 18 veidus, kā es varu izvēlēties savu lidojumu. Ja? Bet iztērējot šo naudiņu, 300 eiro, ja, piemēram, es dabūšu apakaļ 900 cashback. Ja? Tā kā lidojumiem nav atlaides. Lidojumiem nebūs atlaides, un tas tā vienkārši ir. Tos mēs organizējam paši. Šeit, principā, Travoriums vispār tev piedāvā saorganizēt pašam savu atpūtu. Bet šis ir tikai tāds mazākais, ko es jums gribu parādīt. Šis ir tikai tas, ko es jums gribu parādīt, kas ir kā sadarbība, kā no sērijas bonusa platforma. Ja tu jau esi, piemēram, kaut kāds
ja tu dodies ceļojumā, tad atgriežoties pie šī te, aktivitātēm, ja? Ja tu esi kaut kādā ceļojumā, piemēram, un tev, es nezinu, vajag mašīnu, ja? Ja tev jau kaut kāds uzņēmums ir apmaksājis tavu ceļojumu, tu vari šeit rezervēt lētākas mašīnas, kaut kādas aktivitātes. Ja jūs orientējaties kruīzos, kas nav, lai nejauktu kopā, ir tās kruīza laina vai kaut kāds tādi uzņēmumi, kur tu arī tā kā maksā mēneša maksu un pēc tam brauc kruīzos, šis nav tas stāsts par to. Ja jūs orientējaties kruīzos, jūs varat izvēlēties, kur jūs doties kruīzos. Te ir rekur visas Āfrika, Antarktīda, Austrālija, Aļaska, nu, Bahamas. Jā, jūs varat izvēlēties šeit. Arī lētāka cena būs kruīziem un arī cashbacks. Bet vēl es gribu par aktivitātēm pastāstīt, kas ir riktīgi forši un ērti. Piemēram, tā pati Barcelona, 20. februāris. Es šobrīd, piemēram, atbraucu 20. februārī, un ko es daru? Tā, YouTube ierakstīšu 10 things to do in Barcelona. Ja? Un sākšu iet tur cauri, pavadīšu visu dienu YouTube, lai atrastu kaut kādu aktivitāti. Vai meklēšu TripAdvisorā un mēģināšu izčekot, vai šis man derēs vai nederēs. Sākšu tur lasīt kaut kādas aprakstus vai mazins, nezinu, kaut ko vēl tur, kamēr atradīšu priekš sevis derīgu. Travoriums Travel Sites piedāvā vienkārši ievadiet pilsētu, ievadiet datumu, un jums būs pirmkārt labāka cena. Un tātad, piemēram, skatāmies, nu, man kā piemērs arī patīk šis Barcelona vienas dienas tātad apskats, 8 stundu ekskursija, vienam cilvēkam 81 eiro, piemēram. Ja? Vai aizbraucam tālāk, mums ir 125 aktivitātes vienā dienā. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam vienkārši uz Picasso muzeja 30 eiro, piemēram, biļetes, kaut kādas skip the line ticket vēl pēc tam. Ja? Tātad jums nav jāmeklē konkrētā valstī tūru operators vai tūru šis te stends, lai kaut kādu sev aktivitāti. Pieceļieties no rīta viesnīcā, tā man šodien ir brīva diena, pastamies, ko mums Travoriums piedāvā. Rezervējiet savu izklaidi un dodieties uz šo savu izklaidi, bet jūs jau esat samaksājuši un dabūjuši cashbacku. Tālūk. Tas ir tikai sadarbības platforma. Ja? Tā ir tikai sadarbības platforma. Mēs ejam uz priekšu. Travel site mēs šobrīd liekam nost. Travel sites mums vairs šobrīd nebūs vajadzīgs. Bookings mums vēl būs vajadzīgs, tāpēc ka mēs salīdzināsim vēl dažādas cenas. Ejam tālāk. Tagad pie foršākā. Es atvēršu uzreiz prezentāciju. Es ceru, ka līdz šim viss ir feini saprotami. Un mēģinu tā kā ātri izstāstīt, bet tāpat laikā tā, lai jums arī paliek kaut kāda informācija, tā kā nosēžās. Dodamies tālāk. Travoriumam ir divi pārdošanas produkti, jeb respektīvi viņu produkts. Ko nozīmē viņu produkts? Ejam uz priekšu, tātad viens no viņu produktiem ir World Tours. Travoriums, viņš ir kā pirmkārt licencēts tūru operators, bet viņš nepārdod turismu. Mēs nevaram pārdot turismu, mēs varam izmantot šos. Viņam ir licence Āzijā, Amerikā, Eiropā, kurā viņi var darboties. Viņiem ir sadarbības ar dažādām ekskluzīvām viesnīcām. Tas ir tāds slēgtais ceļotāju klubs Timeshare, kurā iestāšanās maksa ir ļoti daudz, tūkstoši, man šeit tur 2-3 ciparu skaitlis, kurā tu tiec pie ekskluzīviem galamērķiem. Proti, kā piemērs, nu, tur Lasvegasa, viņi tiek pie kaut kādas viesnīcas, viņi piedāvā saviem partneriem uz šo viesnīcu apmainot konkrētas punktu skaitus, kā veidojas tie punkti, es arī pastāstīšu tūlīt. Bet, principā, ja parastā cena ir $750, jūs redzat, tad jūs varat atpūsties visi ģimeni par $19. Tas pats ir arī Havajī, tas pats ir arī pa Ņujorku. Ja jums nepatīk Amerikas daļa, jūs varat padās mūsu platumgrādos aizbraukt uz Itāliju, piemēram, ja, $360, tur visai ģimenei 2+1 vai 2+2 jāstāsta, kā kurš piedāvājums, to mēs arī tūlīt apskatīsimies klātienē. Bet jums šajās paketēs jau ir iekļautas vai nu brokastis, vai nu, piemēram, viss iekļauts, vai kaut kāda ekskursija. Ja? Tātad šie ir piedāvājumi, kuri es tūlītās arī rādu dzīvē. Piedāvājumi, ko viņi atrodas tātad šeit pie Dreamcation platformas, World Tours. Tātad, piemēram, viņi katrā mēnesī piedāvās praktiski vienu un to pašu viesnīcu. Tas tādēļ, lai katrs no mums var aizbraukt uz tām viesnīcām. Redzat, mēs redzam martā, mēs, piemēram, martā atveram, martā ir piedāvājumi. Nu, martā jau šeit ļoti daudz jau ir, tūlītās jau ir aizvērtas rezervācijas, jo tur ir noteikums, līdz kuram datumam ir jārezervē. Ejam uz priekšu, mēs, piemēram, gribam aizbraukt jūnijā kaut kur, ja? Skatāmies jūniju, ejam uz jūniju, maijā mums visādi piedāvājumi, ko mēs varam darīt. Cenas jūs jau redzat paši par sevi. Ejam uz jūniju, ok, tā, super, skatāmies, kur mums jūnijā aizpūtīs vējš. Kā es atkal daru? Es skatos tā, man ir pietiekami daudz balles, es par tām ballēm rādīšu, ka viņas man augšā ir 270 šobrīd. Tas ir mans sākums, ja? Mums katram būs sākumā 270 balles. Kā tas veidojās, es arī stāstīšu.
Tātad es tagad skatos, man ir pietiekami daudz balles. Es gribu aizbraukt, piemēram, ok, Dubaja. Jā, tas, ko es vēl nesen tikko filmēju, kā salīdzinājumu. Jūnijas, jā, tas bija jūnijas, jūnijas Dubajā. Nu, why not? Kāpēc ne? Kas man šajā cenā ir iekļauts? $269. Skatāmies, tā. 5 zvaigžņu viesnīca, 6 naktas, 7 dienas, brokastis iekļautas, 2 bērni līdz 11 gadiem arī ir iekļauti. Tātad, ko tas nozīmē? Es uzlieku šeit, tātad skatāmies, pievēršam uzmanību. Šeit summa šobrīd nemainās. Vai es braucu 4 cilvēki, vai es braucu 1 cilvēks. Tātad šis ir tas, ko piedāvā šī paka. Šis galamērķis. Ja man, piemēram, ir 3 bērni, vai es gribu paņemt savu sievas māmu, es ielieku viņu. Bet tad man būs jāpiemaksā $330 par 6 naktīm. Ok, tas joprojām ir ļoti labi pie šādas viesnīcas. Ja, ja mēs ņemam šo nost, mēs varam aizbraukt tātad 2 cilvēki, 2 pieaugušie, 2 bērni, piemēram, šajā gadījumā. Tīri, lai salīdzinātu datumus un salīdzinātu cenas. Mēs ņemam atkal bookingu. Te ir atkal stāsts par to, jā, ok, iespējams šajā brīdī tur nav sezona, tāpēc, kad ir karsts. Ir vienkārši karsts visur, visā pasaulē ir karsts. Šīs varbūt būs bišķi lētāks, bet tur, piemēram, martā šī viesnīca maksāja 369. Bet tas tāpat, jūs tūlīt redzēsiet, starpība, tad es ņemu Dubajas Jāresort, 15. jūnijas līdz 21. Reku viņš jau ir saglabājis. 2 bērni, 2 pieaugušie. Un es vēru vaļā. Man maksās €1304. Nu, arī liekas, ok, varbūt par 7 dienām Dubajā, nu nav jau nevainas, ja? Bet kāpēc man pārmaksāt, ja es varu par $269 šo visu izbaudīt? Un tad te ir jautājums, kā tad veidojās šī summa? Šī summa veidojas pie nosacījuma, ka man ir sakrātas 1780 balles. Kas ir tās balles? Kas ir tās balles, par ko es visu laiku runāju? Tās balles jums uzkrājās katru mēnesi, ja jūs esat, piemēram, kā klients. Jūsu uzdevums ir katru mēnesi iemaksāt savā tajā nākotnes braucienā, jeb atlikt naudiņu $135. $135 pārvēršas par 270 naudiņām. Ja mēs tagad, ja mēs tagad paņemam kalkulatoru, tātad 1,7, trāpīgi garām, 1,7, 8, 0 mēs izdalām ar 270. Tātad teorētiski pēc 6,5 mēnešiem, ja, es varēšu aizbraukt uz šo galamērķi. Kāds man teiks tagad tā, nu labi, bet es tad 6 mēnešus esmu maksājis it kā šo summu, un man beigās sanāk tātad reiz 135, nu tad man beigās sanāk 890 plus 269. Tā, nu kaut kas nav tīrs, 1159. Šeit maksā 1304. Labi, ok, Emīl, nu labi, es it kā iekonomēju tos €200, bet nu, kur tad ir tas izdevīgums? Tad, draugi mīļie, izdevīgums sākas tajā brīdī, un tas arī ir tas, ko es stāstu tālāk. Ja jūs gribat šeit nodarboties ar savu veidu uzņēmēju darbību, jūs jau arī pastāstat, ka, hei, nu rekur, tu jau arī vari aizbraukt uz šo viesnīcu par $269. Mēs dalāmies ar šo reklāmu, un tajā brīdī, kad mums paliek komandas noteikts skaits, es pie šī iešu, bet es tagad bišķi viņu ieskicēju, jūs vairāk nemaksāsiet $130. Tātad vienkārši pagaidīsiet 6,5 mēnešus, jums būs uzkrājušies tie noteiktie punkti, un jūs varēsiet iztērēt šo par $269, 4 cilvēki aizbraukt uz šo viesnīcu. Tas ir kā piemērs. Ja? Vēl, piemēram, jūnijā Portugāli, šeit, piemēram, $599, bet te var aizbraukt tikai 2. Šeit jums iekļauts brokastis, 9 golfa bedrīšu kurs. Varam intereses pēc paskatīties, cik maksās šī viesnīca jūnijā Portugālē. Nu, visticamāk, bez golfa, tāpēc, ka Bookings tādas ekskluzīvas iespējas nepiedāvā. Bookings ir vienkārši tas, kas ir starpnieks starp viesnīcu un sevi. Sauksim to tā. Tātad 5 naktis, 16. līdz 20. jūnijas. 16. līdz 20. jūnijas, tad 16. līdz 20. jūnijas. Te mēs 2 tā braucam. Ja? Te mēs paskatāmies, redziet, katrā tajā piedāvājumā ja, ir savādāks šis iekļautais veids. Ja? Cik mums ir? 1614. Mierīgi, es varu aizbraukt. Jā, vai not? Bet es atkal sakrāšu 1780 punktus, vai nu pats es viņus būšu iemaksājis, vai, protams,
Ja mēs negribam paši maksāt, tad mums ir jāveido komanda. Kāds notiek, es visu pastāstīšu. Tas nav tik sarežģīti. Tas tiešām nav tik sarežģīti, jo tas ir, nu, teiksim tā, es padalos ar jums. Jums jau arī paliek interesanti. Jā, es taču ceļoju, forši. Es arī ceļoju. Man ļoti daudz draugu apkārt ceļo. Man pietiek 3 cilvēki, lai es vairāk, teiksim, nemaksātu šo $135. Un tāpat laikā arī jums, taču arī tik daudz cilvēku, kas ceļo, jūs vienkārši pastāstat, jūs neapmānat nevienu. Jūs vienkārši ļaujat viņiem arī izbaudīt šos gala mērķus. Jā, mazliet viņi varbūt ir jāpastrādā ar, kā saka, pareklamēšanu, bet tad jūs dabūjat šo rezultātu. Un nu, ne tikai dabūjat šo rezultātu kā viesnīca, bet jūs dabūjat arī pēc tam vēl pasīvos ienākumus, par kuriem es mazliet vēlāk arī stāstīšu. Nu, lūk, tātad 599 vai 1614. Kuru jūs izvēlēsieties? Es droši vien tāpat kā jūs izvēlētos šo variantu. Es tagad parādīšu, 270 punkti man šobrīd ir pirmajā mēnesī. Ja? Tātad es uz šo viesnīcu varu aizbraukt 1354. Tagad. Tagad uzreiz rezervēt. Tagad uzreiz vispār negaidot nekādus punktus, vairāk neko neiemaksāt. 1354. Es varu tūlīt pat aizbraukt, ja es tiešām gribu to viesnīcu. Tas būs pat 300 eiro vēl ētāk kā šeit. Ja man nav neviens punkts, es esmu visus punktus iztērējis. Jā, šeit jau mums ir krietni vairāk, nu, 1489. Bet tas jebkurā gadījumā ir gandrīz 150 eiro lētāk. Pat arī bez nekādiem punktiem. Ja man nav vispār punktu, es negribu nevienu punktu. Lai man būtu, piemēram, šeit uzkrāti 5000, bet es viņus negribu tērēt. Es viņus neādošu. Es gribu vienkārši nopirkt, man ir nauda, es gribu vienkārši nopirkt viesnīcu. Tad jūs tāpat dabūsiet šo, bet diez vai bookingā būs iekšā 9 bedrīšu spēle un brokastis iekļauts. Nu labi, brokastis ir iekļauts. Tur man pieķērāt. Brokastis ir iekļauts. Nu, golfs rēķinat vēl kādi 200 eiro uz 2 cilvēkiem. Nu labi, bišķi mazāk, nav tik dārgs arī tas golfs. Tātad, ja, es parādīju jums piemēru, kas ir World Tours. Tātad World Tours iziešu cauri jums tūlītās. Skatāmies, katru mēnesi, kur mēs redzam martā. Es parādīšu lielo ekrānu. Tātad martā mums ir, aprīlī mums ir dažādi piedāvājumi, bet šeit ir faktiski fiksēti datumi, fiksētas vietas. Francija ir pielikta klāt. Reku, piemēram, uz Taizemi mēs varam aizbraukt maijā pa $99, ja? Palikt. Reku, es teicu, mājā 379, bišķi dārgākā jūnijā, ja? Bet, ja mums, piemēram, šeit nepatīk, jūs gribat karstāku laiku un, piemēram, jūnijā aizbraukt, vai jums vēl nav pietiekams balles, tad Reku kompānija atkal piedāvā nākamajā mēnesī šo. Jā, tātad šeit atkārtojās bieži vien šīs viesnīcas, jo tās ekskluzīvās viņu viesnīcas, ekskluzīvie viņu līgumi. Ok, ejam tālāk. Tas nav vēl viss. Ja jums, piemēram, nepatīk šis viss, ja? Jums liekas pats, nu, bet es gribu kaut kur citur aizbraukt, es gribu aizbraukt uz kaut kādu Maldīvu salām. Ok, kāpēc ne? Travoriumam ir vēl viena platforma, kas ir viņa produkts, un to sauc par Getaways. Un tagad es jums atvēršu vaļā atkal mazliet prezentāciju. Tātad Getaways platformas tās ir tās, kur jūs varat izvēlēties jebkuru galamērķi, atrast jebkuru palikšanas vietu, vai nu tas ir kūrorts, vai nu tā ir viesnīca, vai nu tas ir dzīvoklis, jeb šie apartamenti. Un tur jūs arī varat izmantot savas uzkrātās turismu balles, bet vienīgā atšķirība ir tāda, ka jūs šajā platformā varat turismu balles iztērēt tik daudz, ka jūs varat samazināt summu līdz $0,00. Es parādīšu jums reāli piemēru. Tātad šeit jūs arī, piemēram, uz Kanārijas salām par $7. Liekas, kaut kas neprāts. 8 dienas, 2 cilvēks studijas tipa kaut kādā dzīvoklītī jūs varat palikt par $7 uz 8 naktīm, 7 naktīm. Vai Meksiku, vai Floridu, ja? Jūs varat doties. Un tagad es jums parādīšu šo piemēru reāli dzīvē, un parādīšu arī reāli, kā tas notiek, piemēram, kad cilvēks izvēlas galamērķi un par viņu nesamaksā. Nu, tas samaksā tikai turismu nodokli. Atcerieties, turismu nodoklis jums vienmēr būs jāsamaksā. Tātad, reku, tas ir Getaways. Tātad, kā es teicu, Maldīvas, ja es atveru vaļā tā, nu, piemēram, es gribu aizbraukt uz Āziju, uz Maldīvām. Es neesmu nekad bijis Maldīvās. Kad es gribu braukt, es, piemēram, gribu aizbraukt, nu, zinu, kā man aprīlī dzimšanas diena, kāpēc ne? Es uzlikšu šo tā, lai es 9. aprīlī, piemēram, gribētu būt tur, uzspiežu viens, jo man šeit ir 30 dienas, viņš skatīsies, ko viņš man piedāvās. Tagad es pie reizes arī atvēršu šeit bookingā, jo man būs jums ko parādīt. Tātad viņš tagad skatās, tā Emīls ir izvēlējies aprīļa mēnesi, paskatīsimies, ko mēs viņam varam iedot. Kuru jūs izvēlaties viesnīcu? Man patīk šī, man patīk šī, man patīk šī, es varu paņemt jebkuru. Paņemam šo, jo šī izstās arī forši. Ļoti skaista cala, man šķiet, ka jebkurš gribētu nonākt tur. Tā, kādi būs datumi, kas man būs pieejami? Ļoti smuki, pat ar vienkārši fantastisks galamērķis.
Viss, kas jums šeit ir iekļauts, mēs ejam līdz ecolocation, viena no salām. Tātad 21. mārts, 28. mārts. Tātad, nu, redziet, tad šajā gadījumā es varu izvēlēties divus datumus. Nu, labi, ok, man aizbraukšu 21. martā līdz 28. dzimšanai nosvinēšu atpakaļ Latvijā. Tā, 7 naktis man izmaksās 715 eiro. Book now, aiziet! Tūlīt parādīšu, kā notiek šī darbība, ka jūs varat samazināt savu izmaksu līdz pat nulēm. Tātad, lūk, te $715 ir pati viesnīca, un te jums ir taxis and fees, tas ir tātad turismu nodoklis. Tas būs visām cenām klāt. Un šeit mani tie maksimālie punktu skaiti, kas šobrīd man ir 270. Jā, tātad mans pirmais mēnesis 270 punkti. Okay. Ja es noņemšu nos punktus, es atkal negribu atdot šos savus punktus. Man viesnīca izmaksās tā pati 850. Jā, tas ir, jā, nu viesnīca man izmaksās vairs ne 715, bet 850. Ja mēs neskaitām vēl turismu nodokli klāt. Labi, piemēram, pieskaitām arī turismu nodokli klāt. Mēs gala summu samaksāsim 994 par 2 cilvēkiem 7 naktis. Nu, Maldīvas nav tās lētākās vietas. Kas tad es būtu par cilvēku, kurš neparādītu jums reāli piemēru un nerādītu arī, kā tas izskatās Bookingā? Tāpat ir, kur ir Maldīvas. Datums mums ir ielikts no 21. līdz 28. martam. 21. marts. 21. līdz 28. marts, 2 pieaugušie. Un atceramies cenu, kāda mums bija šeit, bez nekādām punktiem, bez nekā. Es tagad neko neiztērēju, 994, ja es esmu pilnīgs nulīti ienācis. Lai gan jūs, kad ienāksiet pilnīgi nulīti, jums tāpat būs 270 punkti. Nu tad, piemēram, paskatāmies, ka es tagad varu izmantot tos 270 punktus. Es gribu tagad aizbraukt. 848. Ok, super. Ko mums Bookings piedāvā? Bookingā mums jāuzliek ir 7 naktis, un 7 naktis man izmaksās. Nu, summu jūs redzat, šķiet, ka paši. Tātad 7 naktis izmaksās 29. Super. Mums jāstāsta. Mums ir jāstāsta, kas mums šeit ir pa numuriņu. Kas mums šeit ir pa numuriņu? Bet resort tā. Es neredzu, kāds ir numuriņš, jāpalasa informācija. Bet labi, jebkurā gadījumā, ja mēs ņemam kaut vai lētāko, 2133. Atgriežamies atpakaļ, man nav punkti. Labi, es iztērēju savus 270 punktus. 848. Ja? Arī pat pie tā, ja es tagad neiedziļinos, kurš īsti ir tas mans numuriņš, 2000 es redzu, ka ir lētākais. Nu, tad aiziet tur 5000, labi, tas jau pa 3 cilvēkiem. 2000. 6000, 3000. Ja? Skaitļi ir vienkārši crazy. Ja mēs gribam aizbraukt uz tādu smuku salu, padzīvot mazliet 7 dienas, ja? Šeit 848. Un tagad ekskluzīvi šis vēl nav nevienam rādīts, tāpēc, ka to tikko nu patās man parādīja arī mana mentore. Es atvēršu vaļā WhatsApp, es jums parādīšu. Viņai ir pietiekami 4 mēnešu laikā. Viņai ir uzkrājušies pietiekami daudz balles, turismu balles, un viņa samazināja summu līdz minimumam. Lūk. Kāpēc nevar parādīt? That video cannot be play. Pamēģināsim šī. Es nevaru viņu nolādēt, lejupielādēt. Ok, laikam es pieņemu, ka tāpēc, ka iet ieraksts vai kaut kas tāds. Vai arī. Lūdzu. Jā, un skatīs Getaway platformā ielieku meklētāju visa Eiropa, piemēram, 13. maijs, 2 pieaugušie lūdzu atrodi manu rezortu, un viss, ko es tagad skatos, ir 100% atlaidi. Tas nozīmē to, ka par atpūtu šajos rezortos es maksāju tikai ceļojumu nodokli, kas vidēji uz nedēļu varētu būt $90. Pati atpūta man ir pa brīvu, un tādas man ir 22 lapas ar dažādām iespējām. Nu jā. Tātad es saprotu, ka jūs redzējāt šo video, un tas ir šajā Getaways platformā pie nosacījuma, ja jums ir uzkrāt pietiekami daudz punktu, piemēram, ja man šeit būtu kādi 1600 punkti, iespējams, šo summa būtu vispār pa nulēm. Un es varētu aizbraukt tikai par nodokļiem. Atgādināšu, te mums cena ir zemākā 2133. Lūk, draugi mīļie, tātad tas ir par platformām, bet tas vēl nav viss. Liekas, ka jau ir forši un riktīgi fēni un, hei, stāsta mums puķītis, bet tas vēl nav viss. Es tagad pastāstīšu jums to, kā notiek šī partnerība. Tātad,
Te ir tas, ko es jums teicu. Mēs, un tā kā mēs, Travoriums un vispārējais pasaules šie starpnieki, starp viesnīcām un informatīviem avotiem, saņemam šos piedāvājumus. Mēs neieguldam naudu mēdījos un dažādos tātad reklāmas veidos, bet tā reklāma esmu es šobrīd. Tagad man par to iedod šādas ekskluzīvas galamērķis, un tāpat laikā es arī varēšu pelnīt šīs summas, jo es stāstu par šo. Es esmu tā reklāma. Tas pats arī ir jums nākotnē. Jūs vienkārši padalieties, un tā nav jau tāda baigā lieta, ko uzbāzties. Ja? Piemēram, es nevaru vien sagaidīt, kad es sākšu ceļot ar šo Travorium, jo man šobrīd ir šis uzkrāšanas periods, bet tajā brīdī, kad es aizbraukšu uz kādu galamērķi, tad iedomājieties to situāciju. Jūs jau arī, kad aizbraucat uz kādām Ēģiptes valstīm, jūs ieliekat foršu video no basēna, ja? Vai kaut kur ielicat basēnā. Nu, cilvēkiem tas patīk, viņi spiež laikus un viss kārtībā, bet ar to arī jums viss beidzas. Jūs vienkārši pareklamējat, nu nezinu, vai viesnīcu, vai valsti, vai kā tūroperatoru. Šajā gadījumā, piemēram, jūs ieliksiet basēnā, ieliksiet aprakstā, hei, man šī viesnīca izmaksāja, es nezinu, tur 20 eiro, jā, piemēram, ja jūs būsiet uzkrājuši šīs balles, vai 200 eiro man izmaksāja visai ģimenei uz 7 dienām. Cilvēki metīsies virsū un prasīs jautājums, kā tu to dabūji. Ja? Tātad šis ir tas produkts, kurš pats par sevi pārdosies. Ar laiku viņš pats par sevi pārdosies. Tad tas ir tas, ko es mazliet te arī ieskicēju. Tas ir šīs sapņu biznesa, tāpēc, ka viņu ir viegli pastāstīt. Viņu var izdarīt no jebkuras vietas pasaulē. Un maza statistika, lai jūs saprotat, vai, piemēram, nākotnē šis joprojām būs aktuāli. Tad līdzīgi kā ēšana vai frizēra apmeklējumi vai pedikīra, nu, mums nagi vienmēr aug, mums mati vienmēr aug, ēst, mēs vienmēr gribam izkast, mēs vienmēr metīsim ārā. Tās industrijas nekad neizmirst. Tāpat arī ceļojuma industrija. Visi gribēs, kopš tikko sasniedz 18 gadus pilngadību, viņiem ir iespēja kaut kur aizlidot, aizceļot, aizbraukt. Viņi nepārtraukti cilvēki ceļos. Tātad šis bizness, šī industrija, viņa neizmirst. Cilvēkiem būs vēlme vienmēr apskatīt un iepazīt citas pasaules platumgrādus. Jā, tad te ir maza statistika, ka pagājušajā gadā mums jau ir jauni, visā pasaulē 25,000 jauni klienti. Klienti un partneri, te viņi liktīs, pieņem, ka vienā čupiņā, bet no Latvijā šī Travorium kompānija parādījusies tikai jūlijā. Nu, pirms es pieķēros klāt šim tā pamatīgāk, man šķiet, ka es vēl nebiju nekur dzirdējis par Travorium. Līdz ar ko tas nozīmē, ka tas ir pilnīgi jauns, svaigs produkts Latvijā. Es uzskatu to, ka tas ir svaigs produkts Latvijā. Un jūs jau zināt, ko tas nozīmē, ja ir kaut kas jauns, un ja ir kaut kas interesants, un ja jūs esat pašā sākumā šajam produktam. Ja, tad es domāju, ka man nav nekas jāpaskaidro, ka tur pēc tam var kāpt smuki augšā pa trepītēm, karjeras trepītēm, ceļot, pasīvi pelnīt un darīt to, kas jums patīk. To, kas jums patīk. Es vispār šo biznesu esmu uztvēris kā savu ikdienas biznesu, un es neesmu 2 gadus bijis fiziskā darbā, nu, kā saka, vietā, tāpēc, ka es saprotu, ka šī ir nākotnes profesija, kuru mēs varam darīt jebkur, jebkad, jebkā. Pat pie nosacījuma, ja mums, piemēram, gribas vienu dienu pagulēt gultā, mēs tāpat varam nopelnīt naudu. Kā tas notiek? Rādu jums kompensācijas plānu. Un tagad mazliet tā kā izelpojot to, ko jūs visu redzējāt. Atcerieties, es jums stāstīju par tām turismu ballēm. Es jums stāstīju par turismu ballēm, kuras ir nepieciešams, lai apmainītu pret kaut kādu konkrētu ceļojumu galamērķi. Tātad, viens variants, jūs maksājat katru mēnesi $135, jūs maksājat, jūs uzkrājat savas turismu balvas un apmaināt pret to. Vai jūs nemaksājat šīs 135 eiro naudiņas un jums tāpat uzkrājās turismu balvas? Kā jūs to varat darīt? Tajā brīdī, kad jūsu komandā zem jūsu konkrētā referālā linka, tātad, ja jūsu esat ieinteresējuši kā minimums, es rādu pirmo platīniem direktoru statusu, 3 cilvēkus, jūs sākat pelnīt 4,45 pasīvos ienākumus dienā, kas mēnesī sastāda $135. Kompānija redz, ka jūs esat aktīvi partneri, jums ir mēnesī $135. Kompānija noņem vienkārši jums to saucamo membership maksājumu, bet jums nav vairs jāmaksā savu fiziskā naudu. Jums jau kompānija maksā 4,45 dienā. Jūs nosedzat savus ikmēneša maksājumus, bet punktus jūs par to dabūnat. Ja? Tad tas ir tā mazliet izstāstot. Tālāk, protams, jūs varat veidot nākamās pakāpes, jūs varat veidot vēl, iet uz priekšu, saņemt 10 eiro dienā, 25 eiro dienā. Tas viss ir vienkārši iespējams. Kas ir šie bonusi? Pastāstīšu. Tajā brīdī, kad jūs esat uzaicinājuši kādu savu cilvēku savā biznesā, savā partnerībā, jūs par katru cilvēku saņemat 50
dolārus, paldies, naudas izteiksmē uz kredītkarti, ko jums pēc tam Travorījums pēc pirmā aktivizētā cilvēka atsūta uz jūsu adresi. Jums ir fiziska karte, jums jau ir uzreiz kartes numurs, jau pirms tam, kamēr nāk karte, jums jau ir kartes numurs, jūs varat savā Apple Pay walletā vai Google Pay walletā ievietot, jūs jau varat ar viņu sākt norēķināties. Par katru jūsu cilvēku jūs saņemat $50. Pirmajā statusā par katru jūsu cilvēka, uzaicinātu cilvēku, jūs vēl dabūnat bonusus $5. Tātad, ja es uzaicinu Jāni, es dabūnu $50, bet ja Jānis uzaicina Annu, es dabūnu $5 par to, ka Jānis ir uzaicinājis Annu. Tālāk šeit seko nākamais. Šeit es dabūnu 50, bet ja Jānis uzaicina Annu, es dabūnu 15. Ja, tad te ir sākās tas mentoringa darbs. Mēs palīdzam mūsu partneriem arī stāstīt par šo iespēju. Un te ir tāds bonus no manas puses, kas nāk līdzi tajā brīdī, kad jūs esat mani komandas partneri. Es esmu 2 gadus ar pieredzi, esmu izgājis ļoti daudz apmācības, ļoti dārgas apmācības. Man zināšanas, kā cilvēkiem viegli pasniegt, neuzbāžoties, kā vispār, kas ir jādara, lai atrastu cilvēkus. Man tās zināšanas ir. Un tad es attiecīgi organizēju šīs apmācības savai komandai bez maksas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, jums nav tās zināšanas, bet jūs arī gribat pelnīt foršu peļņu, ja, pasīvo, tad jums nebūs nekas jādara. Tas izklausās baigi sapņaini, bet te ir labumu guvēji visi. Tātad, ja jūs nezināt, kā to izstāstīt, es organizēju apmācības, jūs aicinat savus partnerus uz manām apmācībām. Tie jūsu partneri attīstās, jūs attīstaties, jūsu partneri gūst labumus, es gūstu labumus, un tad jūs gūstat labumu, un es gūstu labumus. Ja? Mēs visi gūstam labumus. Tikai no tā, ka es esmu ar mieru ieguldījis savu laiku un savas zināšanas tajos cilvēkos, kas šeit kļūst par maniem partneriem un manu cilvēkus. Ja? Nākamais, tas nekas neapstājas. Pie ambasadora nekas neapstājās. Šeit šīs summas ir reālas. Ļoti daudz mums ir ambasadori, starp citu, tāpēc, ka, kā es teicu, šis produkts ir ļoti viegli pasniedzams. Bet mēs turpinām tālāk. Ambasadors 1, ambasadors 2, un šeit šīs summas ir superīgi foršas. Ir mums augstāk stāvošais mentors, kas dzīvo šeit kaut kur Amerikā vai Kanādā. Es neatceros, kurā no visām valstīm viņš tur dzīvoja. Ambasadors 4. Jā, viņš vienkārši dienā saņem $600. Un te ir stāsts par to, ka jums nav jāizpilda kaut kāds noteikts mārketinga plāns vai apgrozījuma plāns. Jums, piemēram, nedēļa ir riktīgi slikta pašsajūta. Jūs tāpat katru dienu saņemsiet $600, neko nedarot. Piemēram, neko nedarot tādā ziņā, jums tāpat kaut kā caur telefonu, hei, komanda jums viss labi, es ar jums esmu, man bišķi sūdīgi ir, bet hei, bet paldies, ka jūs esat mana komanda. Jums vienkārši turpina maksāt tā kompānija naudu. Ja? Tad jau, protams, kad ir tas ambasadors, tad ambasadora līmenī sāks arī dažādas papildu bonusi, kā ilgadējie atvaļinājumi, dāvanas gan no Omega, gan no Louis Vuitton. Tās ir tādas papildus bonus, ja jūs esat jau pārsnieguši to slieksni, kas ir ambasadors. Ja? Tas ir mazliet par mārketinga plānu. Un tagad es izstāstīšu, protams, ka katra kaut kāda biznesa sākšana, vai katra kaut kāda iespēja, kur tikt, neviens jau jums tāpat vien pavelti šo visu nedos, jo kaut kāda investīcija ir nepieciešama, lai jūs tiktu pie šīm platformām, lai jūs tiktu pie šī biznesa. Tāpēc, cik tas maksā, lai es kļūtu par Travorījuma partneri? Kāda ir mana pirmā iemaksa vai kāda ir mana iestāšanās maksa? Es rādu šīs summas, bet es tūlīt pastāstīšu, kas jums viss pie šīm summām pienāk. Kāpēc es stāstu vienmēr populārāko variantu, kas arī ir atzīmēts kā populārākais? Arī pats es esmu šis platīnas statusa ieguvējs. Par to es nonākšu līdz brīdim, kad es pastāstīšu par iepriekšējiem, tātad 2. Sudrabs. Kas ir tas, ko jūs dabūnat sudrabā? Jūs iemaksājat $70 pirmreizējo maksu, jūs varat būt vienkārši klients, jūs varat izmantot tikai Travelsite. Atceraties, Travelsite tā bija tā platforma, kurā jūs dabūnat tikai booking analogu piedāvājumus. Tur nav nekāds vairs World Tour, tur nav Getaways, tur ir tikai vienkārši Travelsite. Jūs nevarat uzkrāt savus punktus, ja? Jums nav turisma punkti, jūs maksājat €52 mēnesī. Tad es sāku reiķināt, jums ir jābūt ļoti biežam komandējumu izbrauciena cilvēkam, vai kurš katru otro dienu izmanto booking un grib iekrumēt, tad šis dara jums, jā. Tad jums šis dara. Bet principā šis nav ļoti izdevīgs. Titāns. Jūs jau iegūstat gan World Tours, gan Getaways, gan Travelsite, bet ar atlaidēm līdz 50%. Un katru mēnesi jūs uzkrāsiet, maksājot $75, tikai 150 punktus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs savam pirmajam galamērķim, piemēram, nevis 6
6 mēnešu laikā vai 4 mēnešu laikā tiksiet klāt, bet iespējams tas būs 8 vai 10 mēneši. Ja? Tāpēc, ka jums būs ilgāks šis uzkrāšanas punktu skaits. Platīns. Kāpēc tas ir izdevīgākais? Pirmkārt, jūs tiekat pie labākiem darījumiem ar līdz 80% atlaidi no visas tās kopējās summas. Jums katru mēnesi uzkrājās 270 punkti, tātad tas jums garantē 4 līdz 6 mēnešu laikā pirmos braucienus. Mēs redzējām, kā Solvitā jau bija pēc 4 mēnešiem, viņi jau varēja apmainīt pie bezmaksas. Un šeit, draugi mīļie, tātad, ja mēs tagad vienkārši paņemam matemātiku uz papīra, starp citu, $270 jums klāt vēl nāk arī šī vienreizējā, un tā ir vienreizējā, ikgadējā partnerības maksa, lai jūs arī varētu būt, teiksim, gan partneris, gan veidot savu biznesu, tad dabūt šo referālo linku. Šī ir vienreizēja ikgadēja maksa, kas ir jāmaksā tikai vienu reizi. Nu, tad tā kopējā summa sastāda $350. Arī es esmu maksājis $350, lai kļūtu par šo partneri, bet tātad vairs man nav jāmaksā. Tā ir vienreizēja maksājums par iestāšanos, un man nav arī jāmaksā vairāk par šīm visām mārketinga apmācībām, par dažādām respektīvi materiāliem, par pašu back-office uzturēšanu. Jūs arī varat sev dabūt dažādus nodokļu atvieglojumus, ja jūs esat, piemēram, uzņēmējs vai kā citādi. Jums ir grāmatvedība arī ierēķināta šajās visos, respektīvi uzturēšanas maksa, ikgadējā izturēšanas maksa. Tātad skatāmies, tagad mēs runājam par $350. Uzrakstam to visu uz papīra, $350. $350. Kas ir tas, ko jūs pirmais iegūstat? Uzreiz 270 punktus. 270 punkti. Tātad tas mums ir katru mēnesi $135. Tātad no šiem 350 noņemam nost mīnus $135. Ja? Es jums parādīšu te tātad uzreiz. Tātad 350 mums ir iestāšanās, mēs uzreiz dabonam 270 balvas. Tātad 130. Tātad, kas mums paliek? €215. Ok, labi, vienreizējais ikgadējais maksājums par grāmatvedību, noņemsim šo arī nost. $80. Tā, $135. Nu, kur tad viņi paliek? Ja? Tātad, kā tad es tagad uzturēšu kompāniju par $135? Kur paliek mani $135? Ja? Labi, ne gluži tipiskais latvietis, bet būtu šādi jautājumi. Kur paliek mani $135? Un tagad ir pats labākais. Tātad, starp citu, vēl pirms paša labākais pastāstīšu. Lai dabūtu šos $135 atpakaļ, atcerieties, kompānija jums par katru cilvēku maksā $50. Ja jūs vairāk negribat maksāt tik mēnesī šos $135, jūs uzaiciniet 3 cilvēkus, jūs dabonat mīnus 105. Kur viņš palika? Jūs tātad mīnus 150. Tātad €15 jums paliek pāri pat no jūsu aktivizācijas tajā brīdī, ja jūs izmantojat iespēju iepazīstināt šo biznesu vēl ar 3 cilvēkiem. Jūs dabūsiet $50 atpakaļ. Tātad, principā, jūs iestājaties, liekas tā, ok, labi, es samaksāju naudu tur, tā es dabūju tās balles, labi, bet kaut ko man vajag, kaut ko man vajag taustāmu. Man vajag kaut ko taustāmu, tāpēc, ka tad tas izklausās pēc kaut kādas viltus piramīdas schēmas, ja es tagad nevaru dabūt kaut ko taustāmu pareizi. Lai apietu visu šo, nevis lai apietu, bet lai teiksim, nebūtu šīs domas, ka tā ir nelegāla piramīda, atcerieties, paturiet prātā, jums paliek $15. Bet par šo €350, kur jūs dabūnat jau 270 punktus, jūs dabūnat jau savu licenci, jūs dabūnat savu referālo linku, kompāniju jums, un tagad ir pats labākais. Tagad es eju apakaļ uz savu ofisu. Šajā sadaļā, ko sauc par Trip Incentive, tā ir vienreizēja dāvana, jeb vienreizējs pateicības bonus spiežu par to, ka jūs esat aktivizējies mūsu kompānijā, spiežam View Locations, kompānija jums dāvina uz jūsu izvēlētu valsti, kur jūs vēlaties. Tā ir, kā jūs redzat, te ir ļoti dažādas pasaules valstis. Jūs varat izvēlēties savu galamērķi visai ģimenei, jeb household, cik jums ir tie bērni vai ģimenes radinieki mājās, vai jūs varat doties bez maksas. Kompānija jums vienkārši uzdāvina voucherīti. Es parādīšu to idās. Es jau aktivizēju savu Brazīliju. Jā, es braukšu uz Brazīliju. Es izmantošu šo iespēju, jo Brazīlija ir mans 10 gadus mērķis. Grieķija. Piemēram, Grieķija. Grieķijā jums piedāvā tādas iespējas, kā doties uz Atēnām 5 dienas, 4 naktīm, Krētu 6 dienām, 5 naktīm, Santorini 6 dienas, 5 naktis. Šī ir dāvana. Šī ir dāvana par to, ka jūs kļūstat par partneri.
Parādīšu, kā tas notiek tagad. Es biju šeit, Brazīlijā. Biju uzspiedu uz Rio de Janeiro, select this location, es uzspiedu this location, tad man bija jāielāgojas vēlreiz un parādīšu visu to realitātē. Tātad man visa informācija jau email for your free trip in negative has been sent, un parādīšu tūlītās jums reāli, kā tas viss tagad notiek. Es jau mazliet tur visu aktivizēju. Tā, kur man viņš palika? Rekord. Compliments. Hi, Emīls. You have received the application to Rio de Janeiro. Compliments of click here to activization. Es šodien viņu uzspiedu un aktivizēju. Man ir palikušas 4 dienas, lai es izvēlētos. Nē, lai es izvēlētos, jā, galamērķi. Un tad jūs varat doties uz Rio de Janeiro. Es vēl neesmu uzspiedis aktīvi nav. Es atvainojos. Bet, principā, lūk, Rio de Janeiro man ir voucherīts, te ir visa informācija, kā jūs varat darīt. Jūs varat 18 mēnešu laikā aizceļot uz to vietu, lai nezaudētu šo iespēju. Un, lūk, ar šo te visu šīs ir viesnīcu ķēdes, kas ir šajā piedāvājumā, nav sliktas, nav galīgi sliktas. Nu, īsāk sakot, jūs dabūnat šo visu kā dāvanu. Vienkārši kā dāvanu. Paldies, ka jūs kļūstat par mūsu partneriem. Tā. Tas bija tas labākais. Tātad jūs par iestāšanos ne tikai vienkārši dabūjāt pirmās turisma balvas, jūs vienkārši dabūjāt vēl arī dāvanu. Jā, ok, kāds teiktu, $350 ir dārga summa, lai iestātos. Labi, pamainām bišķi mindsetu. Kas būtu tie 3 vai 4 cilvēki, kam es varētu pastāstīt par šo iespēju? Es dabūšu atpakaļ savus $350, es dabūšu savu voucheri, es dabūšu bezmaksas iespēju tālāk, nemaksājot par šo $135 mēnesī, nemaksājot par šiem punktiem, bet tie punkti man uzkrāsies, un es varēšu viņus samainīt pret saviem ceļojuma galamērķiem. Un tad jūs ejat jūs sapratīsiet, ka jūs varat 4 iepazīstināt. Iespējams, ka tie 4 varēs vēl 4 iepazīstināt. Ja? Tad beigās jums tur būs 16 partneri kopā. Šis ir bijis sarežģīti. Es tagad nestāstīšu šo kompensācijas plānu, kā viņš iedalās tur binērais mārketinga plāns. To es stāstīju jau cilvēkiem, kas ir ieinteresēti šajā biznesā. Tad es vienkārši arī viņiem šo papildu informāciju sniedzu, jo šobrīd tas būs pat daudz. Bet jūs varat vienkārši jau sākt ne tikai nemaksāt par savu mēnešu maksu, bet jūs jau varat sākt pelnīt savus pasīvos ienākumus. Atcerieties, no šīm summām, kas ir mēnesī, kompānija ieturēs $135, pārējais jums paliek. Fiziski jūs varat pārskaitīt un izmantot šīs te iespējas. Lūk, tātad tas bija īsumā par šo prezentāciju.